Oktobra nogalē labie darbi viesojās Jura Podnieka studijā, kur satikās ar jauno režisori Lieni Laviņu un producenti Simonu Kļaviņu. Viņu veidotā dokumentālā filma Aiz žoga seko Cēsu kolonijas jauniešu ikdienai. Nav jau konkrēti datumi, kad radās šī ideja vai kāds. Tā sajūta jau visu laiku ir bijusi jau no ļoti ilgiem laikiem. Ideja kā tāda uz papīra radās tikai pagājušajā gada beigās, kad man uzrunāja mani producenti Simonu Kļaviņu par tām grūtībām, kuras varbūt nebija tik ļoti paredzamas. Pirms mēs gājām uz turieni filmēt, bija tas, mēs tā kā no sākuma bijām iedomājušies, tā mēs satiekam zēnus, izstāstam par savu ideju, viss notiek un tā no sākuma līdz beigām, bet izvērtās tā situācija nedaudz savādāk, kad mēs tā kā bijām citu varonu filmas izvēlējušies no sākuma, kurš atteicās filmēties pēc tam, un tas mums tā kā lika šķēršļus un meklēt kaut ko citu. Un arī veidojot kinodarbnīcu, kur mēs veicām filmēšanas ietvaros, mums ļoti daudz zēnu vienkārši atteicās filmēties, un tas mums atkal radīja jaunas problēmas. Paralēli dokumentālās īsfilmas filmēšanai radošā komanda organizēja kinodarbnīcu. Man arī svarīgi bija ļoti, ka es ne tikai no tiem zēniem ņemu sev, bet es arī viņiem dodu. Un ar ko gan es vislabāk māku, tas ir, protams, es varu izskaidrot par kino veidošanu. Pašā sākumā, kad Liena man izstāstīja ideju un to mūsu mērķi, es sapratu, ka mums ir jānokļūst cietumā būtībā. Un tad es sāku uzmeklēt iestādes vadību. No iestādes vadības sākumā nebija īsti atsaucība, bet es pieļauju, ka arī viņi nedaudz baidījās, nezinot, ko viņi tā kā sagaida pēc tam un kas notiks tālāk. Tad mēs kopā ar Antru Celīnsku producentu devāmies pie ģenerāla Visvalda Puķītes uz sarunu. Viņš bija tas, kurš laipni atļāva mums turpināt iesākto darbu un apliecināja, ka mēs varēsim turpināt filmēšanu. Mammu mīli? Kurš tad viņi nemīl? Visi mīl mātes savas. Es mīlu savu māti. Viņi bieži nāk pie tevis? Bija tā, kad mēs ar Lieni sākumā runājām, tad kā šo filmu veidot, jo tā ir arī mūsu diplomdarbs abām filmskolā Tallinā. Un mēs devāmies uz Podnieka studiju, runāju ar Antru Celīnsku, sākumā izstāstīja mūsu ieceri, un tad gaidīja to viņas atbildi, vai tā iespēja mums tiks dot šo filmu veidot tieši Podnieka studijā. Un mēs šo atļauju un iedvesmošanu tālāk arī saņēmām. Būtībā mēs nemaz nemeklējām nekādas citas variantus un iespējas, jo tā bija tā mūsu vēlme veidot šo filmu tieši Podnieka studijā. Mēs iesniedzām projektu labajos darbos un ar pirmo reizi tas netika apstiprināts tālāk virzīšanai. Iespējams, nebijām piestrādājuši pietiekami pie aprakstiem. Pēc tam mūs akceptēja un mēs virzījāmies jau uz otro kārtu. Un tad sākām rūpīgi vākt balsis. Sākumā, protams, kritām uz nerviem, draugiem un paziņām. Un, protams, sūtījām visiem vēstules un teicām, ka ir jābalso, bet ar to vien nepietiek. Un to mēs sapratām ļoti ātri, ka ar to nepietiek. Jo citiem gāja daudz straujāk tas balsu kāpums. Un tad jau ķerāmies pie citām metodēm. Bet, tas atmaksājās, un tepat pie šī galda pavadījām pat nakti safilmējot video, aicinot balsot. Tas gan bija diezgan smieklīgs pasākums, bet mums izdevās beigās. Filmas pirmizrāde un seansi notika kinoteātrī Kā suns.